Labrīt visiem! Laipni lūdzam atpakaļ pie Bros of Decay. Kā redzat, es tā kā guļu savā mašīnā, jo pagājušajā naktī mēs nobraucām 700 kilometrus uz Franciju, lai nokļūtu šeit. Pamesta pils, kas jau ļoti ilgu laiku ir atstāta novārtā un ir neticami vēsturiska. Stāsts, kas slēpjas aiz tās, ir vēl neticamāks, bet tagad man vispirms ir jāmostās un jāsagatavojas. Mēs gulējām mašīnā šo meža vidū, kā redzat. Šķita, ka tā ir lieliska vieta, kur pārnakšņot. Es kartē redzēju, ka šeit ir kaut kāds ezers, un es gribu to apskatīt, pirms dodamies pāri žogam. Kā vienmēr, kad izpētām, paskatīsimies, ko šī vieta mums piedāvā. Labi. Kā redzat visi, mēs atnācām pie neliela makšķerēšanas dīķa, tā man šķiet. Šeit ir kaut kāda māja. Vai kāds šeit dzīvo? Es tā nedomāju. Es šeit ilgi nepalikšu. Bet kā redzat, mums te ir šis mazais privātais makšķerēšanas dīķītis, kur mēs gulējām vakar, patiesībā šonakt. Tagad ir pienācis laiks doties uz pili. Es esmu ļoti noguris, bet šis ir tā vērts, ticiet man. Tas atkal ir viens no labākajiem, ko jebkad filmēšu šajā kanālā. Es to esmu teicis daudzas reizes, visies daudzas reizes teicu, šī ir vislabākā vieta, kāda jebkad bijusi. Bet es to apskatīju vakar vakarā, un šķita, ka tā ir tik vēsturiska vieta. Neticami skaista iekšpusē un pilnībā slēgta no iekšpuses. Ejam turp! Joprojām visi ļoti noguruši, bet tās ir lietas, kas jādara, lai filmētu šīs neticamās vietas visā Francijā. Tās pārsvarā ir tik tālu no manām mājām, un man ir tikai nedēļas nogale, lai tās izpētītu. Tāpēc tev jāiet uz pilnu, vai arī jābrauc mājās. Esmu gatavs izpētīt šo skaistumu, un darīsim to neaizmirstam. Šis dokumentālais materiāls sniegs tev ieskatu tajā, kas slēpjas aiz snaudošas 17. gadsimta pils sienām. Ģimene savu izcelsmi meklēja 14. gadsimtā, kad viņi pirmo reizi sāka apdzīvot šo Francijas reģionu. Mūsdienās no Luisa ģimenes vairs nav palicis daudz cilvēku. Pēdējā persona, kas dzīvoja šajā vietā, bija Anna Luīze kundze. Bet Anna Luīze kundze un viņas dēls Pēteris joprojām ir dzīvi, un viņi nedzīvo tālu no pils. Abi vairs nekad neiet šajā vietā iekšā. Viņi šķiet ir zaudējuši interesi par pili. Visi artefakti, kas ir vairāk nekā 300 gadus seni, un skaisti priekšmeti, kuros jūtama vēsture.
Tagad viņi dzīvo kopā ar savu dēlu Pēteri, un viņas pils jau vairāk nekā 10 gadus stāv tukša, tāpēc mēs to varam izpētīt. Ļaujiet man jūs ievest šeit un parādīt vienu no visneticamākajām un vēsturiskākajām pamestajām pilīm visā pasaulē. Laipni lūdzam atpakaļ visiem vēl vienā dokumentālajā filmā, ko jums piedāvā Bros of Decay. Es esmu Leslijs, un šodien mēs izpētīsim vēl vienu neaizmirstamu pamestu pili Francijā. Šī vieta piederēja Annai Luīzei, un viņas ģimenes vēsture sniedzas līdz pat 1470 gadam, kad piedzima pirmais Luīs. Šī vieta pēdējo 10 gadu laikā ir iestrēgusi laikā, un es jums parādīšu, kas šeit ir palicis. Iesam! Pirmā lieta, ko vēlos jums parādīt šajā vietā, ir lielās galvenās ieejas durvis, viena no svarīgākajām pils daļām. Cilvēki, kas reiz to būvēja, vēlējās iegūt tieši šo pils daļu. Tieši tā, jo šī ir pirmā iespaids, ko cilvēki gūst, ienākot jūsu īpašumā. Un šeit viņi paveic fantastisku darbu. Es biju pārsteigts, ka pirmo reizi iegāju pa durvīm. Es negāju pa tām durvīm, jo tās nav atvērtas ļoti ilgu laiku. Ļauj man tev parādīt. Vispirms es nedaudz atkāpšos un parādīšu tev to lielisko ieeju, ko viņi izveidoja ar kāpnēm abās pusēs. Tās ir ļoti fascinējošas ozolkoka kāpnes, kuras tagad aprī putekļi, zirnekļu tīkli un koksngrauži. Kā redzi, ir ļoti žēl redzēt, kā šādas vietas laika gaitā sabrūk. Bet, draugi, šī bija pils lielā ieeja. Šeit jūs ieietu īpašumā. Un tagad tā ir bijusi slēgta jau vairāk nekā 10 gadus. Zirnekļu tīkli klāja durvju ailu, padarot to par savu mājvietu. Un kas pils gaiteņos ir tik fascinējoši? Ne jau šis, jo šis ir ļoti šaurs, bet parasti šeit būtu daudz solu. Kad cilvēki ieradās pilī, un šie cilvēki nebija tik svarīgi kā tie, kas dzīvo šajās vietās. Pils īpašnieki vai kalpi viņus vienkārši satika šeit, iedeva kafijas tasi vai ko citu, un viņi jau pēc minūtes bija prom. Un tikai ļoti svarīgiem cilvēkiem bija atļauts doties pa šīm kāpnēm uz augšu un ieiet pilī. Bet vispirms ieskatīsimies iekšā. Šeit. Daudz koka. Labi, es pieņemu, ka agrāk tas aizvērās. Es pieņemu, ka agrāk visas jakas un viss pārējais atradās šeit, bet vēlāk tas tika pārveidots par malkas kasti. Dosimies augšā pa šo kāpņu telpu, uz augšējo stāvu un iekšā pilī. Kāds brīnišķīgs skats paverās. Es jūtos kā bagāts cilvēks 18. un 19. gadsimtā, kurš dodas izpētīt Franču pili. Paskaties uz šo apbrīnojamo skatu. Istaba, kurā mēs nonākam, ar valdzinošu kristālu lustras gaismu virs mums. Wow, man tad noteikti jāparāda šī istaba visās detaļās. Paskaties uz šiem gobelēniem uz sienas, šiem paklājiem, ko viņi piekar, šo brūno krāsu. Es vienkārši dievinu to. Wow! Šī bija lielā zāle, kurā viņi ielaida bagātos viesus pils iekšienē. Un šie attēlo agrākos laikus Francijā, Napoleona laikus, 16. 17. gadsimtu cilvēkus, literatūru, cilvēkus, kas sēž ārā dārzā. Droši vien no līdzīgas pils kā šī. Tie attēlo grazna dzīvesveidu no tiem laikiem. Šeit mums ir šī reliģiskā glezna, kas vienkārši stāv un ko aprī laiks.
Oho, te ir skaists teikana, un dizains ir tāds, ka neko nevar izliet. Visticamāk, tā ir izgatavota no sudraba. Uzdedzināta svece. Pēdējā, ko Anna Luīze aizdedzināja, kad viņa dzīvoja šajā vietā. Vienmēr ir ļoti svarīgi izpētīt skapjus, kad apmeklē šādas vietas. Lai noskaidrotu, vai vari atrast kādus vēsturiskus faktus vai datumus, kas varētu būt saistīti ar šo cilvēku aiziešanu mūžībā, vai kāpēc šī vieta ir pamesta. Šis ir no 1994 gada, kā redzat. Šajā skapī nav daudz vairāk kā tikai avīzes. Aizversim to ciet. Un tieši blakus tam mums ir šis brīnišķīgais polsterētais krēsls. Es varu iedomāties, kā kāds dišciltīgais šeit sēdēja senos laikos. Vienkārši iedomājieties šo, kāds sēž šajā krēslā. Brīnišķīgs sarkans krēsls, skaists polsterējums. Un tad šajā pusē, atvainojiet par manu muguru, mums ir vēl viena neliela atpūtas zona ar rakstām galdu. Un tas mums atstāja divas iespējas – pa kreisi uz ēdam zonu vai pa labi uz atpūtas zonu. Es izvēlēšos pa kreisi. Iesim priekšā. Visi vienkārši apskatiet šo apbrīnojamo ēdam zonu, kurā mēs tikko nonācām. Un šajā ir vēl vairāk gobelēnu sienā. Paklāji, kas to sedz, manuprāt, ir vienkārši fascinējoši. Es vienmēr, kad ienāku šādā ēdam telpā, varu iztēloties cilvēkus, kas kādreiz šeit dzīvoja. Sēžam ap galdu un ēdam. Wow, tas ir tik atšķirīgi no mūžas vai mājas, jo šos cilvēkus apkalpoja kalpi. Atkal ir šis brīnišķīgais lustras virs galda. Man tas vairāk izskatās pēc misiņa. Skaists griesta dziegas apdare. Bet es būtu gaidījis, piemēram, lielāku ēdam galdu. Šis izskatās pēc nepārāk grazna ēdam galda, un šie ir vienkārši. Šie arī nav polsterēti krēsli, bet tomēr ļoti jauki. Ļoti jauks audums uz tiem. Protams, tie ir antīki. Tagad mums šeit istabā ir šis skapis ar cilvēku ģērboni tā augšdaļā. Tas ir vienkārši fascinējoši. Tad tu zini, ka esi bagāts. Kur tu vari likt izgatavot sev mēbeles. Wow! Zupas teritorija palika šeit. Tur vairs nekā nav. Tā vairs nav zupas teritorija. Tagad tur ir tikai saldumi. Drēbes. Es vienmēr pārbaudu šos skapjus, lai redzētu, vai varu atrast kaut ko interesantu, īpaši šādās vietās. Apskaties šo teikanu, kas šeit atstāta. Vai tas nav vienkārši aizraujošs priekšmets? Wow, man tas ļoti patīk. Aizvērsim šo skaistuli cieti. Ak, tas čīkst. Tad jau ziniet, tas ir vecs. Es nevaru pārstāt skatīties uz paklājiem, kas ir pie sienas. Protams, viņiem bija dažas izgrebtas šķīvji pie sienas šeit. Wow! Uz tiem attēloti tīniešu parki. Kā redzat, tie patiešām ir vieni un tie paši. 3 identiski. Tad, protams, mēs esam Francijā. Un Francija vienmēr lepojas ar saviem iebūvētajiem skapjiem. Šis šķita aizslēgts,
bet šīs bija tās šķīvi, kuras izmantoja, kad cilvēki vakariņo. Viss atstāts šeit kopā putekļos, bet agrāk tie kalpoja lieliskām atmiņām. Wow! Mērce, Spenceri un viss vēl joprojām ir šeit. Paskatīsimies, vai tur ir kāds logotips. Šie šķiet, ka ir salipuši kopā. Priekšpusē ir kāds mazs burts, apakšā nav logotipa. Labi, aizvērsim šo skaistuli, dosimies tālāk. Tad mums ir šī mazā atpūtas zona. Pēc vakariņām varam iedzert kafiju. Droši vien mazliet papļāpāsim. Zemāk ir dažas ūdens kannas. Vēl viena tejkanna. Šiem cilvēkiem laikam ļoti patīk tēja. Man ļoti patīk tas zieds, kas ir šeit augšā. Wow! Vai tu redzi to, ko es redzu? Tu? Droši vien. Jā, varbūt tu to redzi, bet šeit ir slēptas durvis. Visi. Wow! Tas ved uz kalpotāju telpām. Tas ir ļoti raksturīgi šādām vietām, jo kalpotāji gulēja atsevišķi un dzīvoja atsevišķi no šo piļu īpašniekiem. Viņi dažkārt pat nevēlējās šos cilvēkus redzēt, jo viņi nebija vienā līmenī ar viņiem. Apskatīsimies. Šeit noteikti jābūt virtuvei. Jā, un tā arī ir. Un, protams, pagrabs, kurā arī šīs vietas īpašnieki savulaik nenāca. Redzu vēl dažas laikrakstus. Ak jā, te mēs redzam datumu. 2010. gada 19. augusts. Viens no pēdējiem laikrakstiem. Viens no pēdējiem datumiem šajā vietā. Šeit kalpi gatavoja ēdienu pils īpašniekiem. Wow, šeit vēl daudz, kas ir atstāts. Katli, pannas un vispārējais. Es tur augšā redzu kafijas dzirnaviņas. Tur augšā ir arī daudz eļas lampu. Fascinējoši. Un šeit ir arī daudz vairāk ēdiena. Uzmanību visi, glāzes, durvju priekšā ir šķēršļi. Šeit ir uzraksts, tāpēc lūdzu esiet uzmanīgi, kad tās atverat. Pat dažas salas puķis šeit ir palikušas. Bet vispirms atgriezīsimies pie tās daļas, jo vēlāk video mēs dosimies uz pagrabu. Manuprāt, šis ir viens no skaistākajiem gobelēniem visā šajā mājā. Kāpēc es saku māja? Šis taču ir pils Leslijs. Izvēlies vārdus un ievēro pieklājību. Tu aizvainosi šos cilvēkus, bet paskaties uz to, tas ir vienkārši brīnišķīgs karalis un karaliene. Un tad mums ir šis karotājs. Es domāju, viņš skatās uz meiteni un zirgu viņiem blakus. Un vienkārši tā kvalitāte ir apbrīnojama. Tam noteikti jābūt nenovērtējums vērtības. Es pat necentīšos domāt, cik tas ir vērts. Šeit uz gleznas mums ir attēlots brīnišķīgs bruņinieks. Un vēl daudz kas cits. Šķīvji un citas lietas. Wow! Šie bija domāti alkohola uzglabāšanai, un tos varēja paņemt līdzi uz lauka. Šie cilvēki tos ņēma līdzi pārsvarā medībās. Viņiem bija šāda maza kastīte, ko varēja paņemt līdzi. Pēc medībām visi varēja iedzert. Kā redzat, bet to varēja arī izlikt ēdamistabā. Es tos bieži redzu ēdamistabās un pamestās pilīs. Vairāk krēslu un droši vien vēl viens iebūvēts skapis. Atkal pilnībā piepildīts ar šķīvjiem, krūzēm un visādām šādām lietām. Man patīk to redzēt. Uzmini kas. Es tikko ieraudzīju vēl vienas slēptās durvis. Šīs man bija pilnīgi neredzams, bet diemžēl tās šķiet pilnībā aizslēgtas. Vēlāk video mēs uzzināsim, kur tās ved. Vēl viens sienas paklājs. Es nevaru pārstāt skatīties uz šiem gobelēniem, ko viņi ir uzkāruši pie sienas šajā mazajā ieejas zālē. Wow!
Bet tas mūs tagad aizved uz mājas atpūtas daļu, uz atpūtas zonu, viesistabu, kā nu kurš to sauc, kur cilvēki visticamāk pavada visvairāk laika. Sākumā šī mazā istaba izskatās kā liels hauss, bet patiesībā tā nav. Kad es pārēju uz šo pusi, jūs varat redzēt lielisku klavieru zonu. Liels flīģelis pašā istabas vidū. Bet vēl viens gobelēns, jeb sienas dekors šeit uz sienas. Un šis attēlo sulīgu ainavu kaut kur Francijā vai kaut kur citur pasaulē. Šie koki izskatās ļoti sveši. Wow, šis ir vienkārši abrīnojams. Paskatīsimies, vai tas vēl joprojām darbojās. Wow, pēc visiem šiem gadiem tas joprojām darbojās. Šis ir no 1955. gada un izgatavots Parīzē, Plajala. Apskatīsim tā iekšpusi, kā tas izskatās. Ak, viņiem ir šie papīri ar kaut kādu baltu pulveri uz tiem. Droši vien tas nav tas, ko es domāju, bet tomēr interesanti. Atkal daudz gleznu, kas izkaisīts pa sienām. Man ļoti patīk šī dāma. Vienkārši atpūšās, bez steigas. Bet, ja paskatās šeit lejā, viņai klēpī ir mazs suns. Karaliskā dāma. Un šī istaba ir veidota kā guļamistaba. Jūs varat redzēt gleznas visapkārt augšā, un viss ir īpaši pielāgots šai istabai. Paskatieties uz nakts galdiņu. Tas ir pilnībā izgatavots no marmora, ar kokgriezumiem un zeltījumu. Viss ir veidots pēc. Ja. Oho! Šeit mums ir vēl viena dāma, kas vienkārši atpūšās. Ar vēdekli rokā. Zem tās ir vitrīna. Paskatīsimies, kas šeit ir. Labdien! Oho! Bet aizmugurē ir polsterējums. Aizved šo uzmanīgi. Lūk tā. Abās pusēs tam ir šie polsterētie krēsli, kuros ieaustas puķus. Un tagad paskatieties uz šo telpas pusi. Te ir pilnīgs hauss. Viss ir vienkārši izmētāts, un es nezinu, kāpēc. Šeit ir neliela etiķete, kas vienkārši norāda, kas tas ir. Tas ir tikai gleznas rāmis. Lustras veida lampa karājas istabas vidū, kristalieru lustra. Sākumā es domāju, ka tas ir sols, bet tā nav. Šeit mūsu priekšā mēs redzam atsevišķus krēslus. Es domāju, ka tas ir tāds stūra sols, bet patiesībā tā nav. L'illustration. Labi, tas ir ļoti fascinējoši. L'illustration. Šis ir žurnāls no tiem laikiem. Mūsdienās tāda vairs nav, bet es atradu pili, kurā dzīvoja cilvēki, kas agrāk ražoja šos žurnālus Francijā. Es pievienošu saiti uz pili šeit augšā. Šajā pilī, kur es filmēju, dzīvoja šie cilvēki. Tie, kas senāk izstrādāja un veidoja šo žurnālu. Tas ir vienkārši žurnāls, kurā runā par dzīvi un dažādām lietām ar reklāmām. Un jūs pat varat redzēt žurnāla cenu. 118 franki par gada abonementu. Toreiz tas nebija daudz, tam vajadzēja būt daudz, bet tagad tas nav daudz. Jāsaka, ļoti aizraujoši vienmēr redzēt, kā tas atgriežas šajās cēlajās vietās. Mums ir šis šasijas rāmis. Nē, tas nav šezlongs, tas ir tikai dīvāns, polsterēts sarkans dīvāns ar saskaņotiem spilmeniem. Ļaujiet man to parādīt ļoti detalizēti. Oho! Man ļoti patīk redzēt šādas lietas. Un tas, manuprāt, mūs aizved pie pilstorņa. Bet vispirms paskatieties šeit augšā. Mums ir vēl viens no tiem iestrādātajiem gleznojumiem.
Jā, un te mēs ieejam bibliotekā, kas atrodas pils tornī. Apaļa biblioteka, kā redzams filmās. Wow! Tas ir vienkārši pārsteidzoši redzēt. Ir ļoti sirreāli atrasties šeit. Šeit cilvēki agrāk nāca šurp, viņi sēdēja pie šī galda, priekšā bija grāmata, viņi to pētīja, mācījās par dažādām lietām. Šeit joprojām ir atvērta grāmata ar tūkstošiem un tūkstošiem lapu. Esmu pusceļā grāmatā, un lapu skaits rāda 1827. Mašs tintes trauciņš, ko varēja aizvērt šādi, ar kuru varēja rakstīt. Es šeit redzu dažas zelta krāsas grāmatas. Un šeit cānos jūs varat redzēt, cik ilgi šī vieta jau ir pamesta. Tīmekļi to ir pilnībā pārņēmuši un padara to par tarotu. Un tad no dzīvojamās zonas tu vari doties tieši uz vienu no mājas patīkamākajām telpām – biljarda istabu. Ak, šī ir tāda kā īsta veču ala. Ļaujiet man vispirms jums šo telpu parādīt sīkāk. Oho! Šeit mājas vīrieši, kā tas agrāk bija pieņemts, būtu pavadījuši visu dienu izklaidējoties. Vienkārši dzertu viskiju un lieliski sarunātos. Es joprojām varu viņus redzēt šajā istabā. Tas ir vienkārši aizraujoši. Labi, ļauj man parādīt, kas te vēl ir palicis, jo tas ir diezgan aizraujoši. Man vajag nedaudz pastiprināt gaismu, jo šeit ir tumšs. Tikai mazliet vairāk gaismas. Šajā istabā mums ir arī kamīns. Labi, šis ir... Ak, zini, mēs jau redzējām daudz kamīnu. Atvainojiet, es tos neapskatīju ļoti sīki. Tas ir ļoti mazs kamīns, tieši tik liels, lai ieliktu vienu malkas pagali. Šīs divas vāzes abās tā pusēs. Tad pašā vidū plašu atskaņotājs, kur viņi varēja uzlikt kādu mūziku un vienkārši labi pavadīt laiku šeit pie biljarda galda. Man tas ļoti patīk. Un mums šeit, istabas stūrī, ir šie jaunākie krēsli. Šie ir ar ādu apvilkti divāni, bet tie iespējams ir kādus 40, 50 gadus veci, atšķirībā no pārējām mājā esošajām mēbelēm. Glezna tur augšā. Dāmas, kas izskatās ļoti skumja patiesībā. Wow! Vairāk gleznas uz šīs istabas sienām. Un jūs varat redzēt pēc nospiedumu uz sienas, ka šeit agrāk bija kaut kas cits, bet tas ir noņemts. Tas arī ir ļoti interesanti. Stāvlampa, polsterēts krēsls tieši blakus tai. Un mums ir vēl viens tieši šeit. Šis ir ļoti fascinējošs. Ziedu dizains atkal parādās. Un arī šeit. Ak, tas ir forši. Šeit jūs varat redzēt, ka aizkari būtu pakārti šādi. Un tas ir tikai nospiedums no gadiem, kad tie tur ir karājušies. Bet tagad tie ir vaļīgi. Un tad visi. Biljarda galds, manuprāt, viens no skaistākajiem, ko jebkad esmu redzējis. Katrs sīkums šim biljarda galdam ir pārdomāts. Jūs varat redzēt, ka sānos tam ir sejas. Tam ir šis skaistais letes ielikums šeit. Jūs varat to darbināt šādi. Patur savus punktus. Diemžēl tas ir pilnībā sapūris. Katrs tā stūris ir ar šo dizainu, un šķiet, ka visapkārt ir atslēgas caurumi, bet patiesībā tā nav. Tie nav dobi no iekšpuses. Wow, kāds meistardarbs!
Un tad aiz mums ir punktu tablo ar biljarda kijām virs tā, un te ir atstāts daudzas biljarda kijas. Šeit viņi varēja saskaitīt spēles punktus. Galds, skaists pulkstens virs tā. Diemžēl es vēl neesmu atradis daudz cilvēku artefaktu. Izskatās, ka viņi daudz ko paņēma no šīs vietas, kad Anna Luīze to atstāja mūsu pēdējā dienā. Bet tas dažreiz ir labi. Mums šeit ir zīmogs. Ko dara šī mazā kastīte? Nezinu īsti, bet šis agrāk bija ļoti mazs grāmatvedības galds, kur cilvēki veica savu grāmatvedību. Protams, ko gan citu tu darītu pie grāmatvedības galda? Tu vari to aizvērt šādi un aizslēgt, bet tagad tas vairs nevarās ciet. Tam priekšpusē ir skaists dizains, un tad mums ir šis pēdējais stūris šajā istabā. Atkal vēl vairāk skaistu gleznu. Šis ģerbonis, ko mēs redzam šeit sānos, izskatās līdzīgs tam ģerbonim, ko mēs redzējām arī uz skapja. Un šie cilvēki, kas ir attēloti uz tā, varētu būt šīs vietas īpašnieki. Oho! Un šeit mēs redzam rakstu par cilvēkiem, kas stāv ap biljarda galdu. Forši! Paskaties uz šo seju, kas mums te ir. Un tad arī marmora pulksteņa ciparnīca šajā pusē. Te ir tik aizraujošas lietas, draugi. Manuprāt, vienkārši fascinējoši. Es varu stundām ilgi klīst pa šo pili. Es jau esmu šeit pavadījis 4 stundas un vēl neesmu apskatījis augšējo stāvu. Un iespējams arī ne visus apakšējos stāvus. Bet tas nav svarīgi. Man tas vienkārši ļoti patīk. Pirms es dodos tālāk uz pēdējo istabu pirmajā stāvā. Ir vēl 2 lietas, kuras es aizmirsu jums parādīt pirms brīža. Bet mums šeit istabas stūrī ir šie bērnu ratiņi. Ļaujiet man ieslēgt gaismu. Tā jūs varat to redzēt nedaudz labāk un sīkāk, jo patiesībā tas ir ļoti interesants. Arī ļoti vecs ar ļoti lieliem tērauda riteņiem apakšā. Un šeit viņi veda bērnus apkārt īpašumam un pa pilsētu. Tas šūpojās, tam ir polsterējums visur. Un tas vienkārši ir ļoti aizraujošs dizains. Wow, paskaties uz rokturi šeit priekšā. Ak, šim noteikti bija jābūt īstam dārgumam, vizinot ar to bērnus. Un tam šeit apakšā ir tāda kā caurums. Es to nevērsu vaļā, jo es to saplēsīšu, bet nezinu, kam tas caurums domāts. Un arī šajā istabā mums ir šis šūpuļzirgs, ko šeit atstājis kāds bērns. Atkal ļoti vecmodīgs eksemplārs. Oho! Un šim ir šie koka riteņi, kādus var redzēt zirgu pajūgos, un iespējams īsti zirga mati tā astē. Tagad es atkal esmu Gaidenī, un šo istabu pa kreisi mēs jau esam redzējuši. Šī bija baseina zona un atpūtas zona, bet tagad ir pienācis laiks apskatīt, kas ir šajā pusē. Es pats šeit vēl neesmu bijis, tāpēc esmu diezgan sajūsmināts redzēt, kas šeit ir apskatāms. Ak, visi, paskatieties šeit! Šīs bija durvis, kas ved uz ēdamistabu. Tās otras slepenās durvis, kuras mēs tikko filmējām, bet tagad tās ir pilnībā aizslēgtas. Šī ir laipna uzņemšana, laipni lūgt. Ak, mans Dievs! Paskaties uz šo. Mums ir iebūvēta gulta, iespējams pēdējā vieta, kur Anna Luīze mēdza gulēt. Jo viņa bija ļoti veca, kad pēdējo reizi dzīvoja šajā vietā, un viņai visticamāk vajadzēja gulēt lejā, un šī iespējams bija viņas guļamistaba.
jo es nedomāju, ka viņi katru dienu un katru nakti kāpa pa tām kāpnēm augšā. Paskaties uz šo gultu. Skaista dekoratīvā griestu līste. Tā nav dekoratīvā griestu līste. Tas ir kā kokgriezumi uz šīm koka sienām. Oho! Gulta visapkārt ir polsterēta. Man ļoti patīk tas zieda dizains. Tas ir ļoti aizraujošs dizains. Šeit mums ir kāda cilvēka fotogrāfija rāmī. Vai tas varētu būt bijis viņas dēls Pēteris? Viņš izskatās pēc ļoti inteliģenta vīrieša. Un aiz viņa ārpusē var redzēt, ka viņš iespējams stāvēja šīs pils priekšā. Jo es atpazīstu šīs pils logus un slēģus. Šīs bumbas te uz grīdas, nezinu, kāpēc tās ir šajā guļamistabā, bet jā, kāpēc gan ne? Un tad mums ir šī brīnišķīgā glezna, kas karājas virs gultas. Katru nakti, kad es šeit gulētu, es uztrauktos, ka šī lieta varētu nokrist man uz sejas. Labi, tieši blakus gultai mums ir durvju ailes, kas droši vien ved uz guļamistabām. Bet virs šīm durvju ailēm sienā ir iestrādāts arī gleznas. To var redzēt tikai pilīs, nekad muižās, nekad villās, un arī tikai Francijā. Ak, kas tas ir? Izskatās, ka esam nonākuši kaut kādā arhīvā. Wow! Šeit ir uzglabāta ļoti, ļoti daudz dokumentu. No seniem laikiem. Kartes no Francijas. Es redzu, ka šeit guļ kabatas nazis. Daudz brošūru, pat nedaudz vīna, lai slepus iedzertu naktī. Brīnišķīgi. Es to vēl nepamanīju, bet es burtiski staigāju pa paklāju, kas bija izgatavots no leduslāču vai kaut kā līdzīga, jo tas bija balts kažoks. Ak, mans Dievs, ja tas tiešām prečs, tas ir diezgan skumji. Bet agrāk cilvēki tik ļoti neuztraucās par dzīvniekiem. Paskaties uz šo milzīgo grāmatskapi, kas mums te ir istabas malā. Tur ir brīnišķīgas grāmatas. Wow! Ļoti literāri cilvēki, arī ļoti lielas grāmatas. Tad mums ir šis māksladarbs, statujas zīmējums. Fascinējošs zīmējums. Un arī mazs rakstām galds šajā telpā. Un šeit cilvēki agrāk strādāja. Un jā, mums šeit ir šis telefons. Vecs, senlaicīgs telefons. Iespējams, daži cilvēki manā kanālā to jau ir lietojuši iepriekš. Man tiešām patīk tos redzēt. Un tagad es to uzzināju. Šo trešo klausuli izmanto, lai norādītu, ja kāds vēlas klausīties sarunu vai piedalīties sarunā. Piemēram, mums ir trešais zvanītājs, vai ne? Mūsdienās NLO pulksteņi joprojām ir šeit. Wow! Sēdēšanas stūrītis, kur viņi varēja vakarā lasīt grāmatu. Viņai pat bija šis mazais pufs zem krēsla, kuru varēja izvilkt ārā kā spilvenu, bet tas diezgan cieši tur turās. Viņa varēja uzlikt kājas augšā. Lasīt grāmatu zem šīs gaismas. Aizraujoši. Un šajā istabas pusē mums ir spogulis ar kamīnu zem tā. Un viss šajā istabā ir pārdomāts un pilnībā izstrādāts tieši šai istabai. Tikai. Wow. Zem tā ir marmora kamīns. Jūs varat redzēt, ka dūmi gadu gaitā ir uzkrājušies uz marmora un akmens, un tas ir tikai malkas kamīns. Varbūt viņi izmantoja to malku, ko mēs iepriekš redzējām gaitenī, lai iekurta šo kamīnu. Tā ir iespēja. Man arī ļoti patīk vāzes, kas ir apstrādātas. Man arī ļoti patīk vāzes, kas iestrādātas kamīna sānos. Labi, dosimies atpakaļ, bet vispirms ļaujiet man parādīt jums šos dārzus gleznā un pili virs tiem. Tagad dosimies augšā pa šo kāpņa telpu uz augšējo stāvu un parādīšu jums visprivātāko mājas daļu.
Man vienkārši ļoti patīk šo kāpņu dizains, kur var uzkāpt no abām pusēm. Tiešām kaut kas tāds, ko varētu redzēt filmā. Wow, šis zilais paklājs uz kāpnēm ir arī ļoti aizraujošs, un tas mūs aizved uz augšējo stāvu. Ak, es šeit kaut ko pamanīju, man ļoti patīk šādas lietas. Tas ir kā kalendārs, un katru dienu tu to apgriez, tas pāršķir vienu dienu. Tu vienkārši pieeji mazliet tuvāk, šeit iekšā ir tāds mehānisms, kas to izdara. Kad tu to apgriez atpakaļ, tas pāršķir vienu dienu atpakaļ. Es ļoti gribētu redzēt, kā tas izskatās iekšpusē. Mums ir Triumfa arka Parīzē un Eifeļa tornis, un šeit tev būtu mēneši. Wow. Un tas mūs aizved uz augšējo stāvu. Šeit abas kāpņu puses saplūst kopā un atkal veido vienas lielas kāpnes. Un mūs sagaida šis skapis šeit. Ak, un Enlujakas joprojām ir šeit. Wow, es varat redzēt mūsu saikni, viņas jakas. Un pat šeit, skapja malā, mums ir sarkans lietus mētelis. Wow! Paskaties uz atslēgām, kas ir paslēptas tajā iekšā. Kāds ir paslēpis atslēgas jakā. Labi, aizvērsim to un dosimies tālāk pa augšējo stāvu. Šeit pa kreisi. Vispirms paskatīsimies, kur šie cilvēki gulēja un kur viņi faktiski pavadīja lielāko daļu savas dzīves. Diemžēl šī šķiet aizslēgta. Glezna šeit sānos. Mums ir viena maza guļamistaba, kurā mēs ieejam. Sākumā izskatās, ka tā ir bērna gulta, bērna guļamistaba, kur varbūt Pēteris agrāk gulēja savā laikā. Ģimenes dēls vai kāds cits ģimenes bērns, kas to lai zina? Joprojām saklāta pēc visiem šiem pamestības gadiem. Blakus tam toaletes galdiņš ar ūdens krūzi virsū un marmora virsmu. Ak, paskatieties visi, man tas tiešām ļoti patīk. Šeit mums ir šī retro automašīna, tā rakstīts. 6 priekšā un tad rotaļu tvaika darbināma mašīna. Oho! Un pat mīkstās rotaļlietas, bērna rotaļu lāči, joprojām guļ šeit pēc visiem šiem gadiem. Ja tas nav fascinējoši, tad es nezinu, kas ir. Viņam pat celā istabā bija mazs grāmatveža galdiņš. Oho! Ziedu tapetes, kas atklāja viņa mazo zonu, kur viņš glabāja savas mīklas, tapetes, plakātus. Viss joprojām tur ir. Un tad mums ir kaut kāda pieaugušā guļamistaba. Paskaties uz šo. Wow! Šeit dišciltīgie cilvēki patiesībā gulētu tieši blakus bērnam, bet gultas vidū ir rotaļu lācis. Bet es domāju, ka tas tur ir novietots, joprojām izgatavots pēc visiem šiem gadiem. Ļoti fascinējošs dizains. Ak, man ļoti patīk šie naktsgaldiņi, apaļie naktsgaldiņi. Labi, un uz tā mēs varam redzēt tā paša zēna fotogrāfiju, kuru redzējām otrā guļamistabā lejā, atkal parādoties. Tātad šis varēja būt viņas vienīgais bērns, Pēteris, kuru viņa dievināja un kura fotogrāfijas viņa bija izvietojusi visā mājā. Šī varētu būt pēdējā istaba, kurā Annui mēdza gulēt. Daudz reliģisku attēlu atkal virs gultas. Un arī šeit mēs varam redzēt pilsētas zīmējumus, manuprāt, un mēs redzam cilvēkus, kas burā ar kuģiem. Un iespējams Pēteris to izgatavoja. Šajā vietā ir tik daudz artefaktu, ko apskatīt. Wow, šis kamīns ar spūguli virs tā ir vienkārši abrīnojams. Paskaties uz šo pulksteni augšā.
zelta pulkstenis ar zilām detaļām. Kāds meistartarbs visi. Kāds meistartarbs. Un tad kamīns apakšā ar plēšām augšā. Uz tā rakstīts Arcos. Uz tā priekšpuses plēšas vairs šķiet nedarbojas. Oho. Tad izskatās, ka mums ir vēl viena pēdējā guļamistaba. Ak, Dievs! Vēl viena guļamistaba iebūvēta sienā. Atkal skaistas tapetes. Droši vien bērna gulta, jo tā ir ļoti maza. Joprojām saglabājusies pēc visiem šiem gadiem. Un, kā redzat, tipiski franču stilā. Vienkārši izbaudiet to visu. Izbaudiet šo skaistumu. Šajā istabā, te blakus gultai, viņi agrāk ieslēdza un izslēdz gaismu. Mūsdienās tas vairs nedarbojas. Un viņiem te, tieši blakus, bija šīs mazās durtiņas. Tās atklāja nelielu mazgāšanās zonu. Šeit varēja ieliet ūdeni ar ūdenskannu. Naktī nomazgāt seju. Šeit iekšā arī ir spīdīgas svariņas, uz tām rakstīts 1968 gads. Aizversim šo skaistulu cieti. Wow. Un kamīns ar spoguli virs tā apzeltīts. Un pat šī glezna virs tā. Dažas meitenes sēž pie ezera un baro gulbi. Mēs šajā vietā redzam arī dažas Āfrikas mākslas darbus. Sežas maskā. Protams, frančiem bija liela ietekme uz kolonijām Āfrikā, tāpēc iespējams viņiem tajā laikā bija ar to kāds sakars. Tur lejā ir plēšas un pastaigu spieķis. Kāda istaba, cilvēki, kāda istaba. Un te uz sienas mums ir vēl viens sienas paklājs. Šis ir mazāk grezns, bet, kā redzat, tam šķiet ir arābu uzraksti uz sāniem. Es nezinu precīzi, vai tas ir arābu vai eģiptiešu, bet tas noteikti ir no tās pasaules daļas. Arī telefons ir tāds pats. Atstāts šeit. Tik daudz lietu, ko apskatīt. Paskaties uz šīm brillēm, man tās tiešām ļoti patīk. Vau, redzi, tu turētu tās sev priekšā šādi, un tā tu lasītu ar šīm brillēm. Liksim tās skaisti atpakaļ. Un tad vēl ir laiks šai augststāvu pusei. Paskatīsimies, ko šī puse mums atklās. Mazliet mazāk grezni nekā otrā pusē, bet noteikti vēl nav domāts strādniekiem. Tomēr es domāju, ka šīs būtu viesu guļamistabas. Kad viesi atnāca ciemos, jums bija vieta, kur viņus izguldīt. Kas tas ir? Izskatās pēc kaut kādas cepures, bet tagad tā ir pilnībā saplosīta. Zem šienes ir statuja. Ak, man tas ļoti patīk. Mums ir tāds iebūvēts skapis, un tad viņiem ir tāda maza mazgāšanās zona ar naktspodu zem tā bidē priekštecis. Šis ir. Vau, skaisti juks. Tur augšā. Vēl viena milzīga guļamistaba šajā pusē droši vien atkal. Arī viesu guļamistaba. Joprojām izskatās ļoti grezni šai vietai. Mīkstās mēbeles, gulta joprojām saklāta. Viss vēl ir savās vietās. Wow. Ļoti grezni. Un tad mums šeit ir paravāns. Viņiem noteikti arī ļoti patika viņa ķīnieša un Āzijas antikvārie priekšmeti. Kā redzat, tām tajā laikā noteikti bija diezgan augsta cena, jo jūs tās redzat tikai pilīs, nevis parastās mājās.
Glezna ar zaļu ainavu, fonā Alpu kalni. Oho, šajā pusē ir grāmatveža galds. Ļoti, ļoti skaisti. Tāpēc šajā istabā vienkārši atlīmējās, it kā padodās un saka, paņem mani. Un tad mēs ieejam citā. Ak, šī ir vēl viena vannas istaba, bet tā atkal atrodas pils turnī. Ķepas, vanna uz ķepām ar nagiem. Wow! Grezna vanna, bet atkal ļoti vecmodīga vannas istaba. Manuprāt, šajā vietā tiešām notiek sabrukums. Atversim šo, viss vēl ir iekšā. Paskaties uz to. Šie stieņi šeit augšā, šī kolba ar kaut kādu eliksīru iekšā. Aizversim to atkal kārtīgi ciet. Un pat mēbeles šajā telpā ir veidotas atbilstoši torņa izliekumam. Kā redzat, tās ir pielāgotas izliekumam. Wow, es gribu norādīt vēl uz vienu lietu šajā telpā, un tā ir šī. Elektrība tika pievienota vēlāk, bet kad šī pils tika uzcelta, šeit, protams, nebija nekādas elektrības. Un tas vienkārši tika pievienots vēlāk. Gaisma spīd lejā no kāpnēm. Oho! Ak, es aizmirsu par vienu istabu šeit. Apskatīsim to ātri. Un jā, mums ir vēl viena guļamistaba. Tik daudz guļamistabu šajā vietā, kur cilvēki agrāk gulēja. Toreiz šeit noteikti dzīvoja ļoti liela ģimene. Tajos laikos visi dzīvoja kopā vienā mājā. Tagad mēs visi esam izklīduši pa visu pasauli. Mēs satiekamies tikai Ziemassvētkos. Šeit viņiem atkal bija vannas istaba pils turnī. Fascinējoši. Labi, dodamies augšā. Pa šīm kāpnēm. Vijīgas kāpnes uz augšējo stāvu. Diemžēl jūs jau varat redzēt, ka ēka šeit plaisā. Šeit nonākam kaut kādā augšējā stāvā. Man tas izskatās ļoti nestabils. Ak, Dievs, šeit jūs patiešām varat redzēt pils sabrukumu. Tai nepieciešams daudz renovācijas darbu, lai to vispār varētu atkal izmantot. Tas ir tik nožēlojami. Ar šīm franču pilīm šķiet, ka nevienam tās vairs nerūp, vai arī nav naudas, lai tās atjaunotu. Un tad tās vienkārši tiek atstātas šādā stāvoklī. Man sāp sirds, redzot šo. Šajā istabā agrāk gulēja bērns, bet tagad vairs neviens te neguļ. Labi, man jāiet šajā istabā pāri šiem koka sijām, jo šī vēl joprojām izskatās ļoti labi. Skatieties, atkal izskatās pēc viesu istabas vai bērna guļamistabas. Šeit augšā maz rakstām galds un pulksteņa ciparnīts tieši uz tā. No kura gada ir šī lapa? 6. vai 7. No 66. gada. Oho, šim ir 60 gadi. Visiem atkal 60 gadi. Brīnišķīgas tapetes šajā istabā. Ak, Dievs, tad mums šeit lejā ir vēl viena guļamistaba. Paskaties uz šo ļoti veco tērauda gultu, kas mums šeit ir.
Kaut kāda ārsta koferis. Un tad šis mazais polsterētais krēsls stūrī ar šo mazo krāsniņu tieši blakus tam. Šis iekārtojums ir tik neticami mīlīgs. Tas ir kā 1:1, kad otrā pusē ir otra puse svaru, kā tas parasti bija. Bērnu rotaļlietas no senākiem laikiem ir vienkārši fascinējošas. Un arī ratiņi, kāds brīnums, ko apskatīt. Es redzu, kad ir vēl viena pēdējā kāpņu telpa. Labi, esmu zinkārīgs uzzināt, kur tas mani aizvedīs. Iesim augšā pa šieni. Ak, izskatās, ka šī ir augstākā pils stāvdaļa. Atkal viena durvis ir aizslēgtas. Tad nav variantu, ka es iešu pa šejieni. Šis ir tas augšējais stāvs, ko es jums tikko parādīju. Šķiet, ka nav vērts riskēt ar savu dzīvību, jo šeit viss brūk kopā. Pēdējā mājas daļa sabrūk, doties lejā pa kāpnēm uz pagrabu. Apskatīsim to, jo pilīs pagrabi parasti ir ļoti, ļoti interesanti, un tajos glabājas daudz vēsturisku priekšmetu. Par šo gan neesmu pārliecināts. Es jau redzu dažus plastmasas krēslus. Tas nav labs rādītājs, bet paskatīsimies. Ak, iesim pirmie. Te pa labi mums ir šis velosipēds, kas guļ uz augšas. Šī bija mājas elektrība. Oho! Paskaties uz to. Tie bija slēdži, lai ieslēgtu un izslēgtu elektrību, protams. Vēlāk tika pievienoti, es nezinu, kam šie burciņas tur augšā tika izmantotas. Paskaties uz tām. Ak, vīna pagrabs, protams, pilī noteikti jābūt vīna pagrabam. Ļoti svarīgi, man draugi, man dargie skatītāji. Un vēl joprojām šeit ir dažas vīna pudeles, un tās visas vēl ir pilnas ar vīnu. Tas ir vienkārši neticami. Zirgu piederumi, kur ieliek apavus, kad jāj ar zirgu. Visas dažādās lietas, lai apseglotu zirgu. Wow, es esmu ļoti zinkārīgs, kas ir šajā somā. Ak, šķiet, ka šeit ir dažas jakas. Ļoti brīnišķīgi. Man tas jāizņem ārā. Dod man mirkli. Es tikko to atvēru. Bet tās nav jakas, varbūt tās ir segas vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, tās izskatās pēc jakām, bet es neesmu pārliecināts, ka tās ir. Patiesi ļoti, ļoti lielas. Un ja kāds zina, kas tās ir, paziņojiet man. Protams, video beigās es visu sakopšu un aizvēršu maisu atkal. Bet tagad iesim tālāk cauri pagrabam. Labi, salmu vācelē. Daži bowlinga ķegļi, kas mums te mētājās uz grīdas. Ak, šie ir aizraujoši. Šos tu mesti šādi, un tad tu nogāzi šos ķegļus vecās skolas bowlinga spēlē. Te vēl ir viena pēdējā telpa, kā ir pārtikas uzglabāšanas telpa. Protams, pārtiku tu glabātu pagrabā, jo šeit ir ļoti vēss. Oho, šis te ir stāvējis ļoti ilgu laiku. Uz tā jau aug pelējums. Man ļoti patīk šī pagraba dizains. Tas ir vienkārši aizraujoši, viņš saka. 1923. gada maijs. Tur un tad otrā kāpņa pusē mēs nonākam šajā pils daļā. Un mēs šeit bijām jau agrāk video. Ja jūs vēl atceraties, šī bija virtuves zona. Un lejā šeit strādāja darbinieki. Kā redzat, šīs telpas ir ļoti tukšas, bet tās bija pārtikas un visu pārējo uzglabāšanas vietas. Un tad šajā pusē mums ir šīs vietas lielā virtuve, kur tika gatavots viss ēdiens. Wow! Milzīga plīts apakšā. Izplūdes ventilators, ļoti skaista franču koka plīts apakšā. Tur arī gludekļi šeit augšā.
Paskatījos in Dutiful Lotus Wars ļoti smagi. Un tad istabas vidū mums bija arī šī milzīgā plīts, kur iespējams vairāki strādnieki vienlaikus gatavoja ēdienu pils īpašniekiem. Ļoti sarūsējis. To vairs nevar atvērt. Šeit augšā bija eļļas lampa, kas apgaismo šo istabu. Droši vien strādnieki kalpi šeit nav bijuši ļoti ilgu laiku. Šis skapis ir pilnībā sabrucis. Mums ir vēl viena neliela zona, sagatavošanas zona. Ak, un šie bija ēdiena lifti, un jā, tie iznāca augšējā stāva virtuvē. Šie vairs nedarbojas. Kabeļi ir pilnībā salauzti. Wow! Kāds atradums! Skaties, te ir kāpnes. Un es domāju, ka tas mūs ved uz droši vien kalpu zonu, kur kalpi gulēja un strādāja. Šī ir aizslēgta, bet mums joprojām ir šīs kāpnes, kas ved augšup. Atkal sienās iebūvēti skapji. Visur šajā vietā šī arī šķiet ir aizslēgta. Labi, jā, šīs noteikti bija strādnieku istabas. Ļoti vienkāršas. Viņi šīm daudz naudas netērēja. Jā, viņi nedaudz uz to iztērēja. Bet, kā redzat, šeit gulēja pils strādnieki. Šeit mums ir krāsns. Vienkārša krāsns ar nelielu spoguli virs tās. Šeit ir arī daudz grāmatu. Un tad mazs gultiņa. Patiesībā šajā pusē ir 2 gultas, kur gulēja 2 strādnieki. Oho, šeit ir kā bišu ligzda. Apkārt lidinās daudz bišu. Labi, es iešu prom no šejienes. Istabu aiz muguras. Nav nepieciešams, lai es būtu tur. Ak, es tikko kaut ko pamanīju. Ļauj man paņemt šo akmeni. Priekšā durvīm. Šai burtiski ir sienas darbs vai durvju darbs, kā tu to var nosaukt. Wow! Bet es arī gribu tev parādīt tuvāk, kā izskatījās kalpu gultas. Ļoti vienkāršas, salīdzinot ar greznajām gultām, kurās gulēja pils īpašnieki. Es redzu, ka ir vēl viens kāpņu posms, protams, dosimies augšā. Ak, es gandrīz tur paklupu. Atvainojiet. Šis ved atpakaļ pilī. Šī ir tā istaba, kuru mēs tikko filmējām. Labi. Iesim atpakaļ. Kalpu zona. Izskatās, ka tas ved augšā pa visu torni. Ak, Dievs, šajā telpā ļoti jūtama trūdēšana. Paskaties uz šo. Visas šīs šo cilvēku fotogrāfijas ir atstātas šeit. Man ļoti patīk tas, kā viss šeit mūsu priekšā ir sakārtots. Tā sānos ir milzīgas grāmatu plaukti. Man pievienojas Jeruns. Mums ir šis vilciena vagons. Šis vilciens dzelzceļa sliedes bērniem, kuri šeit gulēja, kuri šeit dzīvoja, kā arī strādnieku dzīvojamās telpas. Šeit uz grīdas ir arī miniatūra pils, tur sēž lelle. Man vienkārši jāparāda mazās mēbeles, kas ir šajā istabā. Kā redzat, viņiem ir šis mazais mazgājamais galds ar pat emblēmu priekšpusē. Blakus tam ir šis mazais krēsliņš. Šīs bija rotaļlietas, ar kurām spēlējās pils bērni.
Jūs varat redzēt, ka pat izlietnes iekšpuse ir izstrādāta, un tā ir izgatavota no porcelāna. Šīs es saucu par īstām rotaļlietām, kas kalpo ilgi, daudzus gadus. Māsturvju ailīte, kas diemžēl ir aizslēgta, bet es redzu, ka šajā pusē mums ir vēl viena. Iesim šeit iekšā. Ak, Dievs, visa siena sabrūk. Paskaties uz to. Un tas mums stāsta par bagāto un nabago pretstatu. Viņi šī neveltīja nekādu laiku, vai arī iztērēja pēc iespējas mazāk naudas. Jo jūs varat redzēt, ka pats pils ir joprojām ļoti labā stāvoklī. Bet šeit viss burtiski brūk kopā. Būvniecības skapis, tur joprojām ir daudz lietu. Ak, šīs ir armijas bildes, kā redzat. Jo Anluja vīrs, iespējams, jā, viņš bija pulkvedis armijā. Jūs varat redzēt viņus sēžam ārpus pils, lieliski pavadot laiku. Šeit mēs varam redzēt vēl vienu viņa portretu. Šeit lejā ir vēl daudz vairāk militāro fotogrāfiju. Ak, vai tās ir protēzes? Jā, tās ir, bet tās nav. Es atradu citas protēzes. Nē, tās nav protēzes. Es domāju, ka tās ir, lai iztaisnotu zābakus vai kaut ko tam līdzīgu. Labi, es atradu protēzes pamestā mājā, kur dzīvoja kāda sieviete, kuras zaudēja kājas 1900 gados. Es pievienošu saiti tur augšā. Bet wow! Aiz šejienes mums ir vēl viena istaba, kas pilnībā sabrūk, un es tur neiešu. Paskaties uz šo mazo. Ak, šis ir kā bērnu gultiņa, bet ļoti maza, ar ko meitenes un zēni var spēlēties. Brīnišķīgi, es neiešu tur apakšā, jo tas man uzkartīs uz galvas. Labi, dosimies uz pēdējo pils daļu. Apskatīsimies. Dosimies pa vīkņu kāpnēm uz augšējo stāvu. Ak, mēs tagad ieejam pils tornī. Šeit augšā ir ūdens tvertne. Protams, ūdens spiediens. To vajag novietot pēc iespējas augstāk. Ak, šis neizskatās pēc kaut kā, pa ko es gribētu staigāt. Grīda vienkārši sabrūk. Nekādā gadījumā es pa šo nestaigāšu. Labi, ļaujiet man tagad izvest jūs ārā, parādīt jums pils ārpusi. Un arī zirgu pajūgi, kas ir pajūgu novietnē. Diemžēl es nezinu, vai tur ir kādi zirgu pajūgi, bet ļaujiet man jūs turp aizvest tieši. Visbeidzot, svaigs gaiss. Esmu bijis. Cik ilgi mēs esam bijuši iekšā? 8 no rīta līdz šim brīdim. Tagad ir 2, 1, 2. Jā, tātad apmēram 5 stundas. Mēs esam bijuši šajā milzīgajā pilī. Kāda vieta? Man patiešām patika šī izpēte, pastaiga atpakaļ laikā. Bet es vēlos norādīt arī uz dažām lietām par pils ārpusi. Kā redzat, šī ir strādnieku mītne, kurā mēs tikko bijām iekšā, kurā mēs tikko atradāmies. Bet jūs varat redzēt, ka šeit akmens ir atklāts. Un tas ir tāpēc, ka viņi to būvēja ļoti lēti. Un akmens tajā daļā, kur dzīvoja bagātie, augstākās klases cilvēki, ir ļoti gluds. Un tā jūs varat redzēt atšķirību starp strādnieku pusi un bagātā īpašnieka pusi. Un, protams, arī tad, kad mēs tuvojamies aizmuguras durvīm, jūs varat redzēt visas dekoratīvās detaļas. Visa šī skaistā apdare ir iestrādāta pilī. Tas ir ļoti glīti un ļoti skaisti. Oho! Bet tagad dosimies uz priekšu. Es gribu apskatīt karieša novietnes un iespējams arī dažas strādnieku mājas. Cerams, ka atradīsim kādas zirgu pajūgas, bet es šaubos par to. Bet tas, kas man šeit šķita ļoti savdabīgs, ir tas, ka visā pagalmā, kā jūs tikko redzējāt, nav nekā. Nevienas statujas, neviena krūma, neviena skaisti abriesta krūma. Nekā, tikai pils. Tas ir viss, kas šeit ir. Paskaties uz šo vietu. No ārpuses tā ir viena no skaistākajām pilīm.
ko jebkad esmu redzējis. Šie divi torņi šeit priekšā ir pat tiešām iespaidīgi. Wow! Un šī bija šīs vietas galvenā ieeja. Šeit cilvēki ienāca un viņus sagaidīja šī 17. gadsimta fasāde, kas bija atstāta un aizmirsta. Vienkārši pilnīga kauna lieta. Tur ir zirgu pajūgu mājas. Ļaujiet man arī tās jums parādīt. Šeit ir tāls ceļš ejams. Noteikti nepievilksies vēders, kamēr izpētīšu. Šeit mums laikam ir kaut kāds tornis, ļoti augsta zāle, caur kuru mums jāiet. Es gribu ieskatīties tornī, kāds bija tā mērķis. Paskatīsimies, vai mēs to varam atvērt. Dod man to, es paskatīšos. Ļoti viegli aizvērās. Izskatās pēc ļoti vienkārša torņa. Šeit nav daudz ko redzēt. Labi, aizvērsim šo skaistuli atpakaļ. Kas tas ir? Ak, jā, mums šeit ir slīprats. Slīprats, vīna muca. Un jā, jūs redzat arklu, un šeit būtu turēti arī daži dzīvnieki. Labi, es domāju, ka beigšu šeit pie traktora. Ļauj man to iedot tev. Ak, ir vēl viena māja. Protams, es to pilnīgi aizmirsu. Šī izskatās pēc īstas mājas. Paskaties, vai tas ir atvērts. Tas ir aizslēgts. Tas ir tā kā aizvērts, kas tur iekšā. Dzēriens. Krāmi. Ak, es redzu mazu dīķi šeit. Tas ir forši visi. Paskatieties uz šo tiltu. Tu vairs nepārēj pāri tam. Nekādā gadījumā šeit uz tilta. Visi es beigšu šīs nedēļas video. Es pateicos jums visiem par to, kas skatījāties šo lielisko pili, kas bija iestrēgus laikā. Wow, kāda vieta! Ja jums patika, lūdzu nospiediet patīk video, abonējiet kanālu. Ja esi jauns un vēlies redzēt vēl šādas episkas izpētes, uzraksti man jauku komentāru sadaļā. Aprakstā ir arī saite uz Patreon, un tur jūs varat mūs atbalstīt un palīdzēt mums doties šajos piedzīvojumos apkārt pasaulē. Es vēlos pateikties jums visiem, un tiksimies nākamnedēļ citā episkā izpētē. Atā! Es jūs ļoti mīlu.